personīgi man liekas, ka ja līdz šim es nebiju tik pārliecināta par to, ko es varu un kā es varu, tad tā tikšana finālā mazliet ir varbūt nedaudz varbūt pašapziņa cēlas tādā ziņā, ka es zinu, ka es varbūt arī varu ko vairāk un tā. Jā, es arī par to pašrāk iebilstu, ka tiešām cēlasies pašapziņa, ka es varbūt sev tik ļoti nenovērtēju, cik pārējiem man novērtē, un tas bija vienkārši, tagad es uzzināju, ka es tiks finālā, un tas bija tiešām lielas emocijas mums bija. Tas bija ļoti pārsteigts par to. Tāds jautājums, kā jūs vispār vērtējat šādu konkursu? Es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti labi, ka ko tādu rīko, jo kad ir arī tādi cilvēki, kuri vienkārši nespēja atļauties kaut kā virzīt priekšu savu talantu vai kā, un kad ir kādi cilvēki, kas to spēj atbalstīt. Vispār brīnums, ka šādos laikos arī kaut kas tāds tiek, un tas ir tiešām liels prieks. Jā, tiešām, tas ir forši, ka kaut kas tāds tiek organizēts, jo vispār kaut kas tāds ir maz. Vispār Latvijā kaut kādi konkursi, kur ir izpausies, ir ļoti maz. Ja tu pats neko nedarīsi, tad reāli nekas nebūtu, bet tiešām viss cieņa visiem organizētājiem.